patika mākslas nodarbība un IT nodarbības. Man vēl patika ceļojums uz Cēsīm un pārgājieni. Man patika veselīgais un garšīgais ēdiens. Man patika pārgājiens, jo nebija nemaz tik tālu. Man arī patika mākslas nodarbības. Protams, arī šajā nometnē ir ļoti dažādas aktivitātes, kā piemēram ir iespēja braukt ar segvejiem, spēlēt datorus, nodarbības, IT nodarbības, mākslas nodarbības un ir arī pirts vakari, turnīri. Man vislabāk mākslas nodarbībā laikam sanāca penāli taisīt, protams arī ģips un malta rauki un tas viss arī pārējais ir forši, bet tas man laikam sanāca vislabāk un no IT puses visticamāk tas varētu būt scratch, jo man tur bija laikam vislabākais darbs, cik es sapratu. Man patikās taisīt ģipšu ar roku, arī brīvajā laikā braukāt ar segviem un spēlēt futbolu ar draugiem. Man ļoti patika taisīt māla sēnītes un taisīt no ģipša ar roku. Man ļoti patika mācīties spēlēt tetri un šahu. Man ļoti patika braukt ar segvejiem. Viens no viņiem ir tas, uz kuras tagad stāvu. Man patika arī mākslas nodarbības. Man patika taisīt savējo krokodilu. Es viņu baigi sauc par Bombardino krokodilu. Visvairāk man patika māksla. Mēs tur taisījām ģipšus, taisījām dzīvniekus no pudeles, un mēs arī taisījām brīvajā laikā hama pērlītes. Kad mēs taisījām dzīvniekus no pudelēm un no ģipša, es taisīju bruņu rupuci. Man arī patika aiziet uz bišu podu un skatīties, kā ražot meža zaļu šampāniešus, jo man interesē tāda tehnoloģija un tādi roboti, kas taisa kaut ko. Ļoti patika uzspēlēt futbolu, aiziet uz pirtiņu, vēl spēlēt spēles, taisīt filmas, tad vēl skatīties tās filmas bija meklīgi.